Sveiciens visiem, un šodien būsim pieredzes stāstā šeit, JSPA infodienā. Un tad klausīsimies pieredzes stāstus ar jauniešiem, ar organizācijām, kas ir realizējuši dažādus Erasmus Plus un Eiropas Solidaritātes korpusa projektus. Un, jā, diskusijas būs interesants, un mēs dalīsimies vairāk par tām sajūtām un iespaidiem, kā mēs tur, kā ir gājis. Noteikti var uzdot jautājumus gan tie, kas ir tiešraidē, gan mūsu šeit klātienes viesi. Un kā pirmo aicināšu pieredzes stāstā dalīties Mariju Cīruli no biedrības Kalm. Un par savu projektu jaunatnes darbinieku mobilitātes projekts Let's Begin Mentoring. Jā. Jā, domāju, būs ok. Jā, nu ko, sveika, paldies, ka esi ieradusies un esi gatava un arī gandarīt nedaudz pastāstīt noteikti par savu projektu pieredzi. Varbūt tā īsi, par ko bija projekts, kā tas notika, tā, lai mēs varam dabūt to ideju, to garšu, kas tas bija par projektu. Jā, man vajadzēs brīdi. Sekundi, es uztraucos mazliet. Tikmēr es varbūt varu pastāstīt par to, kas vispār ir jaunatnes darbinieku mobilitātes. Tātad projekta mērķis šīm mobilitātēm ir veicināt jaunatnes darbinieku profesionālo pilnveidu vietējā, reģionālā, valsts, Eiropas un starptautiskā līmenī, izmantojot neformālās izglītības metodes, tādējādi sekmējot projektā iesaistīto organizāciju kapacitāti un pilnveidojot darbu ar jaunatni. Nu, tad es pāris vārdos. Projekts bija par to, kā jaunatnes darbiniekiem būt mentoriem un atbalsta personām jauniešiem. Un tas, kas bieži vien notiek, jaunatnes darbinieki strādā ar jauniešiem, bet viņiem trūkst prasmes, kādā veidā viņi var vadīt, atbalstīt, iedrošināt, nu, un savā ziņā arī koučot tos jauniešus viņu ceļā un mērķu sasniegšanā. Un tad tas bija, ja nemaldos, 8 dienu projekts, kurš bija ļoti veiksmīgs, un pēc tam saņēmām ļoti daudz pozitīvas atsauksmes, un arī vērtīgi bija, tāpēc, ka tās bija prasmes, ko viņi apguva, bija kaut kas, ko viņi varēja tiešām pielietot savā darbā. Labi, ko tu varētu pastāstīt? Nu, tad šīs jaunatnes darbinieku mobilitātes projekts, kas bija tās praktiskās lietiņas, ko jūs darījāt, kādā aptuvenā formātā, kādas pieejas, aktivitātes? Aptuveni, jā. Kas mums tur bija? Es zinu, ka mums bija darbs ar emocijām, darbs ar to, kas ir mentorings, kas ir būt par treneri, kāda ir atšķirība starp mentoru, kouču, kaut kādu psihologu vai terapeitu, lai nospraustu kaut kādas robežas. Tad jaunieši paši praktizējās, kā ir būt mentoram, ko nozīmē aktīva klausīšanās, ko nozīmē jautājumu uzdošana. Viņiem bija arī grupiņas, kur viņi mentorēja viens otru kaut kāda sava mērķa sasniegšanā. Tāpat arī izmantojām dažādas metodes, piemēram, rakstīšanu katru rītu. Jā, mēs rakstījām, jo tā arī ir tāda metode, kur tu pats vari sevi labāk iepazīt, izprast. Jā, un tad mums bija daudz grupu darbi. Viņi daudz strādāja pāros un mazās grupās arī. Okay. Man liekas, manā pieredze no jaunatnes darbinieku mobilitātes projektiem ir viens ir šis profesionālais, ko tā kā iegūst, bet ar tas personīgais noteikti. Un man liekas, tādiem, tu minēji 8 dienu, tātad šīs tā kā mācību cikls, mācību dienas. Kas varbūt personīgi tev bija tie lielākie ieguvumi vai tādi beigās, ko varbūt negaidīja? Jā, foršs jautājums. Tas, ko es atceros, bija, ka šajās mācībās mēs ļoti satuvinājāmies ar dalībniekiem un ir ļoti forša sajūta, ka tad, kad ir organizatori, treneri un dalībnieki, un ka mēs visi esam vienlīdzīgi un ka mums izveidojās tāda ģimeniska sajūta. Un es atceros, ka šajās mācībās tā bija. Un arī vēl personīgi es atceros, ka man liela mācību stunda bija, mums bija tāda ČP situācija, kur bija kur meitenei bija mentālās veselības grūtības, un tad nācās risināt to un domāt, kā to risināt. Tad mēs zvanījām Skalbes atbalsta tālrunim un centāmies saprast, un tad ar meiteni runājām, un tā bija tāda personīga pieredze apzināties, ka var notikt trakas lietas tajos projektos, un mēs kā organizatori un arī
Nu jā, vienkārši cilvēki, ka mēs atbalstam un ka mums tur ir jābūt un ka viss kaut kas var notikt. Un tas man arī tā pavēra plašāku skatu, jā, cik svarīgi ir sagatavoties dažādām situācijām, kas var notikt mācību laikā un jā, būt gatavam risināt viņas. Jā, jo tā bija tāda pirmā situācija, kas mums notika un arī trenerei, jo mums arī bija piesaistīta trenere, kas arī ir JSPA trenere oficiālā. Un tad mēs abas skatījāmies vienu uz otru un sapratām, ka mēs nezinām, ko darīt. Bet beigās atrisinājās un mēs spējām atbalstīt šo sievieti. Un tas bija tā arī gandarījums un patīkami. Un beigās viņa arī bija ļoti pateicīga. Jā. Lieliski, man liekas, tas ir tāds viens noteikti, ko plānojot projektus vai strādājot ar projektu dalībniekiem. Ir grūti paredzēt, kas varētu būt tie riski, jo viņi parādās tajā brīdī, tajā momentā. Un tas noteikti ir viens no tām dzīves vai projektu skolas tādiem piemēriem, kuru mums atgadās, bet tas ir nākotnē noderīgi. Vai ir šo projektu veidu noteikti arī iezīmē parasti tādu tāds nākamais solis, vai kā mums ir gājis pēc tā? Kā tad bija pēc projekta? Kā tad bija tā jaunatnes darbiniekiem pēc projekta? Kā tad darbojās? Jā, varbūt par to nedaudz. Jā, mums tieši šis projekts bija ļoti, ļoti veiksmīgs, tāpēc, ka mēs saņēmām ļoti labu atgriezenisko saiti. Un atkal tāpēc, ka viņš bija tiešām ļoti praktisks. Tātad tas, par ko mēs vēlējāmies iedot šiem jaunatnes darbiniekiem un ko viņi prasīja paši, ka viņiem to vajag, mēs to praktizējām jaunatnes apmācībās. Un līdz ar to viņiem tās prasmes, ko viņi ieguva, viņi jau sāka praktizēt, līdz ar to jutās arī drošāk pēc tam turpināt praktizēt. Un tas, ko mēs pēc tam darījām, mēs, ja nemaldos, sazvanījāmies, pēc tam taisījām tādu kopējo zvanu. Un jā, tad mēs dzirdējām arī pēc atsauksmju tās lapas, ko pēc tam mēs izsūtam. Jā, ka tās ir zināšanas, kas viņiem tiešām noder, un ne tikai tādā profesionālajā jomā, bet arī dzīves jomā, vienkārši ikdienas dzīvē, tāpēc, ka tas prasmes jau, kas ir aktīva klausīšanās, jautājumu uzdošana, empatizēšana, tās tādas, jā, mums visiem kā cilvēkiem vajadzīgas prasmes. Ļoti jauki, man liekas, ja mēs padomājam, tiem jaunatnes darbinieku ikdiena ir tik dažāda un, man liekas, daudzpusīgāk nekā mēs varētu pat iedomāties jebkādā veidā. Noteikti bija kaut kāds brīdis, labi, vai vienkāršāk pusprasīt, kas bija tāds, tas augstākais moments tā projekta laikā, un kas bija varbūt tāds grūtākais, varbūt no tāda praktiskāka loģistikas, varbūt piemēra? Jā, man nāk grūtākais brīdis prātā, kad tā bija ziema, kad notika šis projekts, un vai bija jau ļoti augsts palicis. Un ir projekta pēdējā diena, un mēs esam semināru telpā, un tāds baigais augstums ir, kaut kā augsti ir. Un mēs skatāmies apkārt un saprotam, ka sildītāji nestrādā. Un mēs zvanām viesnam vadītājai, un viņa saka, jā, ka viņiem tas katls ir saplīsis. Un ka tas kungs, kas remontē to katlu, jo tas katls kaut kāds tur ļoti sarežģīts, jā, ka viņš var rītā vakarā atbraukt. Un mēs esam tajā telpā, un viņa saka, bet ja tikko izslēdzās tie radiatori, tad ir ok, jo pāris stundas vēl būs silts. Un es saku, nē, tie radiatori izslēdzās jau sen, jo tagad jau ir ļoti augsts. Un tad sanāca, ka mēs nācām visi kopā ar tiem dalībniekiem un dalījāmies realitātē par to, kāda tā situācija ir. Un dabujām divus tādus sildītājus, kas tur apsildīja. Un tad mēs kaut kā visi skaisti kopā risinājām to. Un beigās nebija nemaz tik augsti, un bija tāda... Bija skaista sajūta, ka mēs visi kopā risinājām to situāciju, jo tā realitāte bija tāda, kāda viņa bija. Un beigās bija tāda forša kaut kāda atmiņa, ko atcerēties. Un arī tā sajūta, ka mēs tos nosalsim, jo visi nakts vēl priekšā. Tā. Un tad varbūt tāds skaistākais brīdis, kas man arī nāk prātā, bija no arī pēdējās dienas. Mēs taisījām tādu aktivitāti, kur dalībnieki gāja cauri tādai tā kā komplimentu tunelim, kur cilvēki stāvēja pa malām, un tad tie dalībnieki gāja pa vidu, un cilvēki varēja komplimentus teikt, vai kaut kādas labas lietas, vai kaut kādu pozitīvu ietekmi, kā kāds viņu ir ietekmējis, vai kaut ko jauku, ko viņš ir pamanījis. Un bija ļoti skaisti tur būt un redzēt, cik daudz cilvēkiem bija ko teikt, jo mēs bijām paredzējuši tie aktivitātei kaut kādas 30 minūtes, un beigās mēs bijām kaut kādu stundu 10, un man Linda trenere nāk klāt, un viņa saka, Marija, tā kā vakariņas jau sākās, bet cilvēki, tur saka labas lietas, un tas nebeidzās, un tas likās tik skaisti, ka cilvēkiem ir tik daudz ko, ka viņi tik daudz ko skaistu ir pamanījuši par kādu, un ka viņi dalās ar to skaļi saka, un tad man likās, cik forši. Jo tā aktivitāte varēja iet arī 20 minūtes, jo tev īsti nav ko teikt tam cilvēkam, viņš iziet cauri tam tunelim un iet tālāk, bet šoreiz bija citādāk. Super, un prieks, un man liekas,
Un tad, kad tu pieminēji par tiem radiatoriem, noteikti izklausījās, ka jūs ļoti labi saliedējāties kā komanda. Noteikti tas ir tāds paliekošs atmiņa. Varbūt ir kāds tāds kopējs vēstījums vai atziņa, ko tu varētu ieteikt citiem, kuri vēl varbūt grasās vai plāno vai ir idejas līmenī par jaunatnes mobilitātes projektiem? Jā, pirmā lieta, kas man nāk prātā, un laikam tā ir visdzīvākā šobrīd, ir, ka tev nav jādara vienam, ka ir atbalsts. Un ir atbalsts, kad radiators saplīst, tad nav jārisina vienam, tad var dalīties ar pārējiem un meklēt risinājumus. Un tāpat arī rakstot projekts vai organizējot, ka nav jādara vienam, ka var zvanīt JSPA, prasīt, jo vismaz manā pieredzē, viņi ir ārkārtīgi atsaucīgi. Es brīnos, bet es nesaprotu, kur jums tik lielas sirdis ir, tāpēc, ka tiešām katru reizi, kad es zvanu un prasu, viņi vienmēr tur ir un atbalsta. Atcerieties, ka nav jādara vienam, un projekts nav jāraksta vienam pašam. Ja tev nesanāk projektu rakstīšana, tad neraksti, atrod kādu, kuram tas patīk. Ja tev nesanāk tur, organizēšana, tad nedari to, atrod kādu, kuram tas patīk. Ka nav jādara vienam, tu dari kopā, un ir kāds, kas tur ir gatavs būt un palīdzēt. Tā kā tas laikam tāds. Super. Es teikšu paldies, un tagad arī prasīšu, vai mums šeit auditorijā kādam nav jautājums. Un varbūt kolēģi var paskatīties, varbūt kāds tiešraidē ir uzdevis kādu jautājumu. Jā, es padošu savu mikrofonu te. Sveiki, paldies par pieredzes stāstu. Varbūt jūs varat arī pastāstīt par to, kā jūs nonācāt līdz idejai, ka vajag tādu projektu vispār rakstīt, un kā notika tā rakstīšana projekta, cik tas bija sarežģīti. Un varbūt no mūsu Facebook tiešraides klausītājiem varētu interesēties, vai viņiem vajadzētu pašiem sākt ar projektu rakstīšanu, vai vispirms mēģināt, ja viņi ir jaunatnes darbinieki, doties uz kādu citu jaunatnes darbinieku mobilitātes projektu? Jā, ideja šim projektam, ja nemaldos, dzīva citā projektā, kur mēs runājām par to, ko nozīmē būt par jaunatnes darbinieku un kas ir tās prasmes, kas vajadzīgas ir. Un tad mēs runājām par to, ka ir grūti atbalstīt jauniešus, ka bija jaunatnes darbinieki, kas organizēja jauniešu centros pasākumus. Jaunieši atnāca, piedalījās pasākumā un aizgāja prom. Un tad mēs prasījām, cik jēgpilni tas ir. Ir forši, ka ir pasākumi, bet jautājums, kā mēs kā jaunatnes darbinieki varam atbalstīt viņus un kā mēs varam atbalstīt viņus tajā, ko viņi patiesībā grib darīt. Un tad tajā projektā mēs runājām par to, ka mentorēšana ir tāda lieta. Ja? Un ir īpaši, ja tu esi vecāks vai tev ir kaut kāda pieredze kaut kādā jomā, tad tu varētu būt mentors. Un tad mēs sākam runāt, ko tas nozīmē un cik grūti ir saglabāt robežas starp mentoru vai tur jau draugu, jo tu tomēr esi jaunatnes darbinieks. Un tad mums dzima tā ideja citā projektā, kas mums bija. Un rakstīšana patiesībā bija ar tiem cilvēkiem, kas bija ap to galdu un tajā sarunā, kur saprata, ka mums tā ir aktuāla lieta. Un tad mēs sazinājāmies ar citiem jau esošiem kaut kādiem iepriekšējiem partneriem un prasījām, vai viņiem tā ir aktuāla problēma un kas ir tas tieši, ko jaunatnes darbiniekiem vajag. Un tad mēs apkopojām tādu kā vajadzības, un līdz ar to jau principā tā, ka mēs sapratām, ko viņiem tieši vajag, tad bija pat ļoti viegli to programmu uztaisīt, jo mēs darījām tās aktivitātes, kas viņiem pašiem bija aktuāls. Un otra daļa tam jautājumam bija par pašu projekta rakstīšanu, cik tas bija viegli, sarežģīti? Jā. Cik tas bija viegli vai sarežģīti? Es domāju, ka vērtīgi ir rakstīt pašam to savu pirmo projektu, ja tev gribās rakstīt projektu, un te, ka viņi neapstiprinās, tad tev iedos atgriezenisko saiti, un tu zinās, ko uzlabot. Un, protams, te, kad tu dosies nākamajos kaut kādos savos projektos, tad tu redzēsi labās prakses, kas tev liekas, wow, šis ir ļoti forši, šito es gribētu arī savā projektā, vai arī tu redzēsi atkal sliktās prakses, kas arī ir supervērtīgi, jo tad sapratīsi, tieši šitā es noteikti negribu. Un to vienkārši piefiksēt. Un tas ir kaut kas arī, kas man tagad nāk līdzi, ka es kaut kur braucu, es piefiksēju labās lietas, kas ir, un kaut kādas lietas, ko varbūt gribētos citādi. Un tad, man liekas, jo es zinu, ka daudziem ir tā vēlme rakstīt projektus, un es tā kā iedrošinu rakstat. Un tāpat laikā, ja tev negribās, tad varbūt arī nerakst un atrod kādu citu, kuram patīk rakstīt. Ne visiem jābūt projektu rakstītājiem, man liekas. Jā. Es atbildēju uz jautājumu? Jā, kaut kā. Jā. Man arī tev ir jautājums. Varbūt tev jau ir kaut kādi nākotnes plāni saistībā ar projektiem, kāda forša jauna ideja, un mēs varam atkal gaidīt jau nākamajā gadā tevi ar jaunu pieredzi stāstu. Jā, noteikti. Es gribu arī pateikt, ka ir ļoti skaists krakls par jauniešiem un atjaunojumu enerģiju, ka jaunieši ir.
Jā, mums ir projekta idejas. Šogad mēs ar Miera skolu, angliski mēs saucamies Calm International Trainings, bet latviski mēs saucam sevi par Miera skolu. Un mēs Miera skolā plānojam šajā februārī iesniegt mūsu pirmo Key Action 2 projektu, jeb maza mēroga partnerību. Un tad tas mums tāds liels solis ir, kur mēs runājām ar biedriem un sapratām, ka jā. Tā ir tāda aizraujoša lieta, bet mēs arī plānojam rakstīt jaunatnes darbinieku mobilitāti. Un tur mēs plānojam veidot mobilitāti. Angliski saucās par Restorative Circles. Un, tā doma ir par to, kādā veidā mēs varam veidot sabiedrību un vispār strādāt ar jauniešiem, kur mēs nesodam cilvēkus par kaut ko, ko viņi izdara. Ja, piemēram, kāds pārkāpj noteikumus vai kaut kādas robežas, ka mēs nevis sodam, bet mēs atrodam veidu, kādā veidā mēs varam sanākt kopā un risināt to bez soda, bez iztumšanas, bez kaut kādas vainošanas vai kaunināšanas. Un tad tā metode saistās ar nevardarbīgo komunikāciju. Un tad mums ir doma rakstīt šādas mācības, kur mēs gribam apmācīt Latvijas jaunatnes darbiniekus no citām ārzemēm, kādā veidā risināt konfliktus. Jo tas, ko mēs novērojam daudzās mācībās, ka veidojās konflikti un cilvēki nemāk viņus risināt, un līdz ar to veidojās distance. Neveidojās tuvība un kontakts, neveidojās jaunas saiknes, jo ir kaut kāds konflikts, kuru mēs nemākam. Mēs nezinām, kā, mums nav prasmes un zināšanas un komforta kaut kāda arī pašiem sevī, lai varētu risināt šos konfliktus. Un tāpēc, jā, mēs iepazināmies ar šādu metodi, mums likās ļoti interesanti, runājam ar pārējiem cilvēkiem un sapratām, ka wow, tas varētu būt kaut kas, kas sniedz tiešām pievienoto vērtību, ka konflikti nevis attālina mūs, bet viņi satuvina. Jā, tā. Labi, varbūt vēl kāds noslēdzošs. Jā. Tajā projektā, jā? Es teikšu, ja es pareizi atceros, tad noteikti Spānija, Itālija, Čehija, Horvātija, varbūt Slovēnija. Es tagad tā minu, jā, bet tas ir tas, kas tur varēja būt. Jā. Jā. Un Latvija. Jā. Super. Paldies par pieredzi stāstu. Noteikti aplausus. Un neliela dāvaniņa un paldies. Labi. Jā, paldies Cīrulei Marijai par iedvesmojošo stāstu. Es arī mēģināju uz oktobra pieteikumu iesniegt jaunatnes darbinieku mobilitāti. Diemžēl man neizdevās, bet pēc jūsu iedvesmojošā stāsta es noteikti mēģināšu vēlreiz un ņemšu vērā arī jūsu dotos padomus.